cēlus vārdus, bet saistībā ar Liepāju, kas ļoti nozīmīgi mūsu valsts vēsturē, gan kā bruņoto spēku veidošanās vieta, gan kā vieta, kur pirmā Latvijas karaskola, gan vieta, kur pusgadu Liepāja bija Latvijas galvaspilsēta, un tā varētu saukt ar vienu. Ļoti būtiski ir vēl viena lieta, ko, diemžēl, maz popularizē un aizmirst. Tas ir tas, ka Liepāja ir savu Lāčplēša dienu. Tā ir tieši šī diena, 14. novembris, kad līksmi, kā dzejā saka, zvanu skaņas vērsta Rīgā par Torņkalna atbrīvošanu. Tiek svinēta Lāčplēša diena kā simbols uzvarēt pār Bermonti. Tad reālā dzīvē tā situācija bija daudz savādāk. Nekas jau vēl nebija beidzies. Ar kaujām Rīgā nekas nebeidzās. Viss vēl turpinājās, un Bermonta spēki, un kā zināms, tur jau lielākā daļa bija vācieši, vācu mužnieki, kas te Kurzemē ļoti valdījuši vienmēr, tā vienkārši padoties netaisījās. 14. gada novembrī, jau pirmajās novembra datumos bija tāds izmēģinājuma kaujas, kad mēģināja pabāsties mūsu valsts ienaidnieks te Liepājā, sākumā no Šķēdes puses, pie dzelzceļa stacijas krustojums, mūsu vīri droši atsit šos te mēģinājumus, un likās, kad ir viss klus, bet pēc lielajām kaujām pie Rīgas tad kļuva skaidrs, ka tāds vienkārši nebeigsies. Un 14. novembra nakts, lielas salas un šaurais un ļoti seklais arī to laiku Tosmaras ezers aizsalis, un 14. novembra rītā Bermonta vācu spēki dodās pāri aizsalušiem Tosmaras ezeram un visai negaidītā uzbrukumā bruk virsmu mūsu pozīcijām. Spēki ir stipri nevienlīdzīgi, jo smago ieroču nav, artilērijas nav. Visi vairāk vai mazāk apmācītie karavīri ir frontē, kur ir galvenais ienaidnieks, tātad pie Rīgas lieli spēki ir arī austrumos. Liepājā ir tikai neapmācīti karavīri, lielākā daļa, kurus arī Kurzemē garnizona priekšnieks un šeit izvietoto spēku komandieris Pulkvedis Kalniņš izvietots ir spiests apkārt gan Liepājas ezeram, gan apkārt karostai, tāpat atstājot sargu strateģiski vajadzīgās vietās, gan pie tiltiem, gan dzelzceļa stacija, pasts un viss pārējais. Un pēkšņais bermontiešu uzbrukums, teikšu godīgi, pārsteidza mūsu vīrus diezgan nesagatavots, un arī nav to smago ieroču. Tiek izsisti mūsu spēki no Redāna, ko jūs visi labi zinat, kur mēs arī esam talkojuši. Un Bermonta spēki dodās jau dziļāk iekšā karos teritorijā, vienlaikus pagriezdamies uz dienvidu pusi, uz vidus fortu, un tūlīt pat jau būs klāt te karostē. Tāpat arī ir uzbrukums vienlaicīgi no centrālo frontē starp abiem ezeriem, kur ātri vien atspiež mūsējos līdz saules mūžai, tagadēji mauti būs parkam gandrīz. Un tā jau vienmēr ir. Redz ienaidnieku pārsvaru, un ja nav dūšas, un nav pieredzes, tas ir grūti. Un šeit ziemeļu nocietinājumos, tuvāk pie Tosmaras ezera dienvidu daļas, Bermonta spēki izspiež mūsu karavīrs ārā no nocietinājumiem, veciem cietokšiem nocietinājumu drupām, mūsu karavīri, diemžēl mūk, baila. Arī viens iemesls ir, kad ir cīņā kritis viņu komandieris. Komandieri nav, galvas nav, kājas skrien prom. Un tad rodas šī skaistā leģenda, kas patiesībā ir pelnījusi būt arī tā leģenda. Vecs carlaika zaldāts, kas strādā karos darbnīcās, Jēkabs Klavieris izdienējies savu laiku Sarkaskās Krievijas armijā, redzēdams, kad mūsu puikas mūk, un saprot, ka labi tas nebeigsies. Un nav labi, un viņa karavīri dvēseli un valsts patrioti sirds neļauj to, tad Klavieris paņēma kādu šauteni,
apstādina šos zēnus un saka, ko jūs darat? Sagrupēja viņus un vēd triecienā izdām šos bergmantiešus no forta. Skaista leģenda, gan jau it kā saka kādreiz, ka tā oficiāla vēsture, kad viņš esot tā kā pieteiks brīvprātīgi, aiz jau kādu dienu varbūt iepriekš, bet reāli šis vīrs, gados vecāks, kas nemaz nebija aktīvai armijā, kara gaitas viņam ilgi vienīgi kā pāris stundas, īstajā vietā ar savu apņēmību un savu sparu, ar savu dzīves pieredzi, ar autoritāti, ko jaunieši pret vecākiem cilvēkiem panāca, liekas, tobrīd neiespējamo, ja naidnieks bēg. Un tas jau rada apņēmību mūsu karavīros un ir iespēja arī dot bermontiešiem pretriecienu. Pāris stundas, milzīgs solis vēsturē. Manuprāt, tas, ka šodien, un tieši šodien 95. gada dienā, kad praktiski jau kaujas ap šo laiku, ap 1-2 pie Liepājas bija apmēram beigušās, ka tieši šodien, 14. novembrī, tieši šeit Zemesardzes štāba izvietojumā tiek atklāta piemiņas vieta šim cilvēkam. Jo situācija ir kaut kur līdzīga. Zemesardze lielākoties no darba brīvajā laikā sargā savu dzimteni, gatavojās un visu pārējo. Cilvēks par apņēmību varēšanu, neraugoties uz gadiem, uz vecumu, sirmu galvu, sirmu bārdu, ļauj panākt ļoti daudz. Arī viens cilvēks, arī pāris stundu laikā var panākt to, ko daudzie tūkstoši nevar. Jo bermontieši nevarēja ar savu spēku, bet ko varēja mūsu karavīri ar savu apņemšanos. Paldies, Juri. Šim notikumam par godu piedalījos. Lūdzu nolasīt